Čau, Raivis te, un šodien es tev parādīšu ļoti īsti daļu no savas pārdošanas sarunas, kas man bija šonedēļ ar vienu sievieti, kur es iebildumu apstrādes daļā izolēju iebildumu, sapratu klienta finansiālās iespējas un caur jautājumiem liku viņai saprast par to, ka šī investīcija ir tā vērta, un viņa arī piekrita uz dalīto maksājumu, un mēs sākām sadarboties pēc šīs sarunas. Tāpēc īsi aši par to, kā strādāt ar klientu iebildumiem, ņem savu blociņu, ņem tēju, skaties, pieraksti un mācies no šīs sarunas. Skatāmies! Ja, tad, kā jūs tad gribētu norēķināties par šo kartu pārskaitījumu? Tā vietā, lai gaidītu, kad klients pateiks, sāks bērt iebildumus, vienkārši pieņemam to, kad viņš grib pirkt un ejam uz darījumu noslēgšanu. Tas ir tā kā vienā maksājumā? Parasti klienti maksā vienā maksājumā, bet, ja visa ideja jums apmierina līdz laikās forši, mēs varam arī kaut kādā veidā izrunāt to, kā mēs varam sadalīt, ja jūs gribat sākt šodien. Šodien es nevaru atļauties īsti, jā. Tā nav problēma. Ja mēs naudu paņemam malā, mēs vēl joprojām esam par to, lai darīt, dabūt jums klientus, tas process, ko es jums izstāstīju, izklausās piesaistoši? Izklausās piesaistoši, jā. Ok, superīgi. Izolējam iebildumu, kad nauda ir vienīgā lieta, kas mūs attur strādāt. Tad, ja nauda ir vienīgais, ar ko mums ir jātiek galā, vienkārši, tad varbūt jūs varētu izstāstīt 3 vārdos, varbūt kāda ir tā finansiālā situācija uz doto brīdi, lai, varbūt jūs varētu paskatīties un mēs varbūt kaut kā varam sadalīt, lai mēs vienkārši varētu ķerties klāt, jo ātrāk jums būs klienti, jo ātrāk būs kas? Nauda. Tieši tā. Tā finansiālā situācija, viņa tāda, kā lai pasaka, viņa nav tāda spīdoša, jo tieši dēļ tā, ka nav daudz tā laika, kad strādā. Vispār nekādu pārmetumu jātaisnojās šeit. Mēs runājam biznesu. Vienkārši sakiet, kas jums ir, ar kādām finansēm jūs doto brīdi operējat, un tad es skatīšos, ko es varu priekš jums izdarīt. Kā jums būtu ērtāk šo maksājumu sadalīt, kā jums liekas? Pieņemsim. 2 daļās? Nē. Tad sakiet vienkārši, tad lai es paskatīšos, ko es no savas puses varu izdarīt. Es nezinu, man jau viss vieglāk, man būtu, tur jau sāks rudens tā, man jāpadomā. Tā, tagad ir 2 mēneši palikuši, jā. Šeit noteikti iespējams varēja uzdot arī labāku jautājumu. Vienkārši varbūt bišķi tiešāk runāt par tām finansēm, bet es negribēju tā tik agresīvi ķerties klāt pie visiem tiem cipariem, tāpēc atļauju bišķiņu. Līdz mēs atstājam vairāk vietas klientam sarunai un tur kaut kādām domām, jo tam visam nāk savu plusu un mīnusu, un klients var aizceļot tur ļoti tālu un izdomāt vēl 10, 20 iemeslus, kāpēc, lai to nedarītu. Tāpēc, laikam, vienkāršākais, ko varētu darīt šeit, būtu, paskatāmies, cik ir biznesa kontā tāda tur, cik ir te, cik ir tur, kāda mums izdevuma, ko mēs vispār varam racionāli izdarīt. Līdz skolai. Jā. Man baigi jāparēķina, es tā nemāku nemaz atbildēt. 2 tas jau, 3 ir kā minimums, bet 3 tas tāpat būs kaut kādā. Nē, 3 man arī ir tā kā baigi strikti. Un tagad tas, ko es varēju darīt, es varēju iet tur kaut kādā bezgalībā ar tur dalīto maksājumu, tur kaut kādās mikro daļās. Bet pēc šīs frāzes es sapratu, ka tas nav tā, ka pavisam nav izdarāms. Mums vajag tikai vienkārši pārliecību un nedaudz izkāpt no komforta zonas. Un es pieņemu, ka tagad arī sekos tā kā sapratīsim to, vai es varu iedrošināt, vai mums būs pa ceļam. Man ir baigi daudz izdevumu. Es saprotu. Jā. Cik jums, potenciāli, ja mēs sadalām viņu uz 3 daļām, cik klientus jums vajadzētu Rīgā uzņemt, lai jūs varētu vismaz atpelnīt šo, lai būtu pa 0? Cik jums vajadzīgi klienti? Cik klienti Rīgā? Jā. 10. Kaut kādais 7-10 klienti, jā? Jā, 10, jā. Ok, super. Cik realistiski vispār būtu potenciāli? Cik laika vajag, lai viņus apkalpot šos klientus? Cik dienas? 1, 2, 3? Pusotru. Jā. Ja es 10 arī kādreiz lieku dienā pierakstu, bet tas ir 10 stundas jāstrādā. Izšaujoties un tad var mācīties, tad var atpūsties, kā jūs teicāt, lekcijā. Jā. Tad vai jums vispār, vai jūs ticat tam, kad šeit Rīgā ir tie 10 klienti, kas pie jums varētu atnākt varbūt ne 1 dienas laikā, bet 3 dienu laikā, lai mēs nedēļā jums dabūtu to 10 klientus? Protams, kad ir. Un tad vienkārši dodiet mums iespējas viņus jums atrast. Droši vien, ka tā ir jādara. Tad vienkārši dalam 3 daļās, tad ar karti vai pārskaitījumu? Ar pārskaitījumu droši vien vieglāk. Jā, labi. Jā, un tad
tik vienkārši, cik nu vienkārši, bet tad, kad jūs arī, jebkurā iebildumā apstrādes daļā, jūs varat padomāt arī paši par sevi, un ja jums tās finanses ir, jūs viņas tomēr varat atrast, tad jautājums tāds, ko es iegūšu pret to, un šeit es vienkārši izgāju cauri jautājumiem un mēģināju saprast tā klienta perspektīva attiecībā uz šo tirgu un uz pieprasījumu vispār, pieprasījumu kā tādu pakalpojumu, ko viņa sniedz. Un viņa pati realistiski saprot, ka ir desmitiem un iespējams pat simtiem cilvēku mēnesī, kas nāktu izmantot viņas pakalpojumu. Un tāpēc iziet cauri vēlreiz šiem jautājumiem, kur viņi izdzen cauri to savai galvai, saviem vārdiem pasaka, jā, tie klienti ir, to var izdarīt dienas laikā, sliktākajā gadījumā nedēļas laikā, un tas, kas man jāizdara, lai es varētu pacelt šo investīciju, tas iespējams tas doma procesa, kur viņi iet cauri, hei, man ir vajadzīga nedēļa, lai šo atpelnītu, un tad es varēšu sev jau pelnīt vairāk, jā. Un tas, ko es auzās varēju iebraukt daudzas reizes, varēja tur aiziet līdz kaut kādam tur super mazam dalītiem maksājumam, varēja atstāt klientu padomāt un vēl sazin ko, bet tāds vienkārši pāris soļu, kur mēs izolējam iebildumu, saprotam, vai klients grib darboties vai negrib. Tad, kad iebildums ir izolēts, mēs saprotam finansiālo situāciju, un tad caur jautājumiem iedrošinam, liekam saprast klientam, ka, hei, ir vērts to izdarīt tāpēc, ka šo naudu var atgūt pāris dienu laikā, vai arī nedēļas laikā, vai arī sliktākajā gadījumā 2 nedēļu laikā, bet iegūt mehānismu, ar kur palīdzību var piesaistīt klientus. Tas arī viss. Šoreiz īsts video, iebilduma apstrādes daļa, svarīga, pielieto savā sarunās. Ja tev patika šis video, iekomentē lejā, ja tu gribi, lai es apskatu tavu pārdošanas sarunu, tu noteikti to man vari atsūtīt tepat vai rakstīt jebkuros sociālajos tīklos un paskatīsimies, ko var uzlabot tavā pārdošanas sarunā. Tas arī viss. Līdz nākamajam video.